Kādām situācijām tev ir bail, ka tu varētu nonākt šajā nometnē? Nu, man ir bail sajūgt prātā un uz mūžiem zaudēt savu veselo saprātu. Kā tu esi iedomājies kontaktēties ar citiem? Vai tu par to jau esi domājis? Nē, apstākļi parādīs. No kādām situācijām tev varētu būt bail? Nezinu. Absolūti. Tu, piemēram, ilgojies pēc tā brīža, nu, tur tā sēžot, laimīgi dzīvojot, kad tu atkal varēsi sākt, nu, runāt tādā pierastā valodā? Nu, zini kā, es jau nevaru teikt, ka es nerunāju tajā valodā, es domāju brīžiem. Pīdinga, pom, cok, cok, pom, pararam. Nu, jā, nu, kaut kā neviens pat nepaspēj izbasīt, nu, gan arī izdarīt. Otrā diena bija tāda grūtāka, jo tā komunikācija pirmajā dienā baigi nogurdināja, jo visu laiku jāmeklē kaut kāda veida savādāki. Un tad gribējās, jā, tad es arī aizgāju padomāt projām. Vismuļķīgākais bija tā, nu tā kā, es arī jūtu, nu, ka nevar saprast, kā būs sēdēšana ap ugunskura. Bet tā valoda viņa ļoti ātri izauga un tur, man liekas, tur tādas pērles ir un nē, es negaidīju, ka viņa tik ļoti viņa aizies, bet man ļoti bija atbalstoša tā kompānija. Jānis, viņš drusku krita laukā, es nezinu, kāpēc viņš ne... Bet arī paradoksāli, es uzskatu, ka Jānis nekomunicēja, lai arī cik tas būtu dīvaini nometnē, kurā nedrīkst runāt. Otrās dienas vidū man sāka rasties sajūta, ka ļoti ātri var aizmirst visu, kas ir bijis iepriekš, nu, kaut kāds internets un tās lietas. Tam vispār nav nekāda nozīme. Nu, kā, tas man trūka telefonu, man trūka datori, jo tam vispār nav nekādas nozīmes šeit. Džanga piski. Uho, džanga piski. Džanga piski. Džanga piski. Džanga? Uho, džanga piska. Dongačok. Dongačok. Aha. Bo, dongačok. Dongačok. Ej.